Literatūra un mūzika, kritikas un cenzūras krustugunīs. Uz sarunu esmu aicinājusi komponistu, pianistu, kultūras žurnālistu un cenzūras pētnieku Edgaru Ragīnski. Sveiks, Edgar! Sveiciens, Ruta! Tad sāksim ar to, kas tavuprāt ir cenzūra? Jā, es ļoti labprāt tagad tev minētu kādu vienu konkrētu cenzūras definīciju, par ko visi ir vienojušies un kurai pierakstos arī es, bet tā kā man pētniecības gaitā atklājās, ka cenzūra ir tāds fenomens, kas gan izpaužas daudzveidīgi, gan arī tiek klasificēts visnotaļ dažādos veidos, tad man neviļus nācās izveidot pašam savu cenzūras definīciju, kas tika kontekstualizēta ar manu pētījuma tēmu, un mana doktora disertācijas tēma, ko es esmu pabeidzis un tūlīt arī būšu aizstāvējis, ir mūzikas cenzūra Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā. Tādēļ es fokusēju uzmanību šādā virzienā. Tie ir apzināti, tieši vai pastarpināti varas iestāžu vai citu ietekmīgu individu un aktoru centieni ierobežot kāda mākslinieka vai mākslinieku grupas radošo izpausmes veidu, brīvību un šīs radošās informācijas komunikāciju. Bet droši vien, ka, ja mēs runājam par plašāku sabiedrību, nevis tikai par māksliniekiem, tad varam aizvietot mākslinieku ar individu vai kādu individu grupu, kuri grib savu domu, kas ir dzimusi viņa galvās, nokomunicēt citiem cilvēkiem sabiedrībā. Un kā tu nonāci pie šīs tēmas? Kāpēc tu sāki pētīt tieši cenzūru? Cenzūru es sāku pētīt pats sev diezgan negaidīti. Tur bija vairāku cilvēcisku apstākļu sakritība, kuras rezultātā es nonācu pie lēmuma stāties doktorantūrā Hongkongā. Tātad Hongkongas īpaši administratīvajā reģionā, Ķīnas Tautas Republikas kontekstā. Un mans draugs, kurš tobrīd bija profesors šajā augstskolā, šobrīd viņš vada visu mūzikas akadēmiju šīs universitātes ietvarā, viņš mani aicināja, lai es piesakos vienai pētniecības schēmai, kur man būs arī iespēja dzīvot par Hongkongas valdības līdzekļiem šajā no dzīvošanas un no dzīvesvietas skatpunktu ļoti dārgajā pasaules vietā un nodarboties ar pētniecību absolūti netraucēt. Un es biju tobrīd strādājis žurnālistikā 11 gadus un sapratu, ka tā man kādam laikam pietiks un nejūtos īpaši piesaistīts konkrētai geogrāfiskai lokācijai. Un tēma par cenzūru man dzima tādas absolūtas nejaušības, bet reizē likumsakarības rezultātā. Mans skolotājs, tad, kad es mācījos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalauros, bija Pēteris Plakidis, viens no 20. gadsimta otrās puses diženākajiem latviešu komponistiem un ārkārtīgi smalka, jutīga personība. Un 2017. gadā, gadu pirms manas doktorantūras sākuma, viņš aizgāja mūžībā, un jau tad, kad viņš bija nomiris, es sarunā ar vienu muzikologu, emeritētu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoru un savulaik aktīvu Latvijas PSR mūzikas dzīves figūru Jāni Torgānu, uzzināja to, ka Pētera Plakida kāda šķietami nenozīmīga kora dziesma 1977. gadā ir cenzēta un tā ir aizliegta atskaņošanai vispārējais latviešu dziesmu svētkos. Un tas bija labs atspēriena punkts, jo es sapratu, ka man vajag tēmu, kas ir ne tikai interesanta man pašam, bet kas ir relevanta arī visai mūsu sabiedrībai, īpaši ņemot vērā to, ka pārējais laika taisnīgums mūsu sabiedrībā mainoties politiskajai sistēmai no komunisma, no sociālisma uz demokrātiju, nenoritēja tādā veidā, kā tas ir noritējis citās pasaules vietās. Tāpat arī daudzi nezināmie lielumi ir saistībā ar to, kā tika organizēta kultūras dzīve un kā tika regulēti kultūras darbinieki padomju laikā. Un kamēr vēl mūsu vidū ir komponisti, muzikologi, mūziķi un tās sabiedrības pārstāvi, kuri bija aktīvi spēlētāji padomju laika kultūras dzīvē, es to uztvēru kā savu pienākumu atdot balsi tiem, kuru balsis savulaik bija apklusinātas tādu vai citu iemeslu dēļ. Tas bija tāds subjektīvs iemesls, bet tīri no pētniecības viedokļa man šķita būtiski pašam saprast un arī citiem tālāk izplatīt informāciju par procesiem, kādi noritēja padomju mūzikas vidē un ar kādiem bija jārēķinās radošām personībām strādājot šādā represīvā režīmā un tādā kontekstā. Jā, tad daudz runāja tieši par padomju laikiem un
ja mēs paskatāmies uz mūsdienām, vai tu saskati cenzūru arī mūsdienās? Absolūti. Cenzūra ir tāds visur esošs un vispār pastāvošs fenomens, kas eksistē, manuprāt, jau kopš pirmotnējās sabiedrības laika. Ja mēs zinām tādu terminu kā tabu, jeb kāda temata tabuizācija, tad jau pirmotnējās sabiedrības un cilts kopienās bija pietiekami daudz it kā fiksētu, bet reizē bieži vien ļoti plūstoši formalizētu tematu, par kuriem mēs nerunājam. Tātad tās jau ir pirmās cenzūras un arī pašcenzūras izpausmes. Un pēc tam cauri laikiem ejot, tāda vai cita vara vienmēr ir centusies nodrošināt esošo lietu pastāvēšanu jau stabilizētajā režīmā vai jeb status quo ar noteiktas informācijas aprites regulēšanu. Un mūsdienās 21. gadsimtā šī padarīšana ir kļuvusi vēl interesantāka man, bet sabiedrībai, manuprāt, potenciāli daudz riskantāka vēl nekā iepriekš ar interneta izgudrošanu un attīstību un ar sociālajiem medijiem un ar tik labu cilvēka iespējām savu vēlamo informāciju vai sev interesējušo informāciju publicēt digitālajā telpā, gan arī ar ne tikai varas iestāžu, bet arī jau individu centieniem balstoties uz dažādiem subjektīviem vai objektīviem apsvērumiem šo informācijas plūsmu kaut kādā veidā ierobežot, stūrēt noteiktā gultnē vai varbūt apklusināt pavisam. Jā, tas īstenībā ir interesanti, tāpēc, ka it kā mēs dzīvojam demokrātiskā iekārtā. Man gribētu cerēt, ka ne it kā, bet pavisam noteikti. Pavisam noteikti, un mums pastāv vārda brīvība, bet šī cenzūra tomēr vēl joprojām ir aktuāla. Nu, redzi, kā ir ar to vārda brīvību. Vārda brīvība un cenzūra, protams, allaži ir bijušas ļoti delikātā savstarpējās dinamikas režīmā, un vienmēr cilvēki ir mēģinājuši veidus kā legāli vai nelegāli apiet dažādu veidu ierobežojumus, bet cenzūra atkarībā no tā, caur kādu teorētisko prizmu mēs to uztveram, ir ļoti dažādi attiekusies par to, cik lielā mērā kaut kas ir jāregulē. Un, ja mēs apskatāmies arī citas demokrātiskas valstis pasaulē, satversmē ir pavisam vienkārši cenzūra ir aizliegta. Savukārt Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas pirmais papildinājums, kur ir par vārda brīvību pietiekami daudz kas minēts, piemin arī dažādus kvalificētājus, jeb raksturu lielumus, kontekstus un argumentus, kad runas brīvība, kas ir viena no cilvēka pamattiesībām, tomēr var tikt ierobežota. Tur tiek minēti tādi šķietami triviāli, bet reizē arī absolūti loģiski saprotami gadījumi, kā aicināšana uz fizisku vardarbību, kā kliekšana, ugunsgrēks cilvēku pārpildītā sabiedriskā telpā un tam līdzīgi. Tātad vienmēr ir bijuši kādi šo runas brīvības ietvaru regulējoši marķieri vai ceļa rādītāji. Un tajā mirklī, tad, kad mēs runājam par runas brīvību tās viskrasākajā izpausmē, jeb runas brīvības absolūtismu, tad mums ir uzreiz jārēķinās ar noteiktu problemātikas loku vai ar noteiktiem riskiem sabiedrības pastāvēšanai esošajā ietvarā, ar kuriem mums ir jārēķinās. Tātad uzskata, ka tomēr tā cenzūra ir nepieciešama kaut kādā ziņā, lai... Lūk, tagad pamēģināsim izpētīt tavu domu procesu. Kā ko ierobežotu? Vai šī ierobežošana ir nepieciešama? Es teiktu tā, ka nevis tas, ka es kaut ko uzskatītu, jo uzskats tas jau būs mans subjektīvais skatījums kā individam un mazāk kā pētniekam, bet tas, ko es esmu secinājis pētot gan case studies, jeb izpētāmās lietas, gan literatūru, sekundāros, terciāros un primāros avotus, ir mani vedinājusi secināt, ka cenzūra ir neizbēgama sabiedrības pastāvēšanas blakne, feature, bugs, bonus, gļuks, sauksim kādus neformālus vārdus mēs vēlamies, bet manuprāt, cenzūra kā mehānisms ir diezgan neizbēgama gadījumā, ja kāda politiska, reliģiska vai cita sabiedrību koncentrējoša un organizējoša sistēma cenšas saglabāt šīs sistēmas eksistenci. Pretējā gadījumā tie aktori, kuri vēlas
politiskas pārmaiņas, sabiedriskas pārmaiņas, un vienlaikus varbūt netik ļoti domā par to, kas būs tā vietā, ko viņi nojauks, nevarētu tādas subversivas darbības īstenot absolūti netraucēti. Jā, bet vai kaut kādā brīdī cenzūra nevar kļūt arī drauds vārdu brīvībai? Absolūti, protams. Ar to, ko es tikko teicu, nevajag saprast to, ka es cenzūru uzskatu par kaut ko viennozīmīgi pozitīvu. Un tik labi es cenzūru neuzskatu arī par absolūti negatīvu. Viens no literārajiem avotiem, vai pareizāk sakot, pētnieciskās literatūras artefaktiem, ko es ņēmu par pamatu savai doktora disertācijai, tieši ņemot vērā to, ka nav tāda viena teorētiska ietvara, par ko pilnīgi visi visur būtu vienojušies attiecībā uz cenzūru, bija britu pētnieka P.G. Ingrama grāmata par cenzūru un tās filozofiskajiem aspektiem. Un šeit šis Belfastas universitātes profesors pievēršas cenzūrai arī no visdažādākajiem rakursiem un šķietami bezskaislīgi. Līdz tādai pakāpei vivisecējot cenzūras procesus un runas brīvības aspektus, ka tad, kad es palūkojos uz šīs, protams, nepopulārās, jo tēma ir ārkārtīgi nišas tēma un īstenībā sveiciens visiem, kuri īstenībā šo skatās, jo tad jūs esat tie nedaudzie, kurus tas saista. Tad tīmeklī atsauksmes par grāmatu bija tādas, piemēram, kas tas ļoti slikta grāmata, man nepatika. Tāda sajūta, ka tam autoram tā cenzūra šķiet kaut kas labs. Lūk, šis lasītājs bija uztvēris vēstījumu, manuprāt, mazliet pārspīlēt emocionāli, nevis sekojis līdzi tam domu procesam, ko pētnieks bija risinājis tieši balstoties uz sabiedrības noteiktām izpausmēm, parametriem, uz sociālo grupu un dažādu sabiedrības dalībnieku savstarpējām attiecībām. Un tādēļ, jā, tā cenzūras esamība, jā, cenzūra ir neizbēgama, jā, cenzūra var būt drauds, jā, cenzūra var būt arī veids, kā pasargāt sabiedrību. Un šeit es varu pieminēt, piemēram, noteiktas vecuma ierobežojumu kvotas ieviešanu attiecībā uz informāciju, kas nav pieejama sabiedrības grupām, kas ir uzskatāmas vēl par tikai attīstošamies prātiem, organismiem, un, piemēram, tie ir bērndārznieki, kuriem nebūtu jāzina nekas īpaši daudz par erotiskiem vai pornogrāfiskiem materiāliem, ko pieaudzis cilvēks, kurš ir lemtspējīgs un sasniedzis savu atbildības vecumu noteiktas valsts kontekstā, ko viņš demonstrē ar balsošanu vai ar noteiktas valsts likuma ievērošanu, tomēr pats izvēlas, ka es vēlos iegūt to vai citu informāciju, bet, lūk, noteiktām vecuma grupām ir nepieciešama satura regulēšana, ko mēs, protams, varam dēvēt par cenzūru. Pirms mirkļa tu vēl minēji arī paškritiku un kritiku. Vai pašcenzūru? Pašcenzūru. Jā. Jā, pašcenzūra. Bet paškritika arī ir kategorija, kas ir absolūti būtiska un man nav sveša. Jā, tad kā tu izšķirt, kādas ir galvenās atšķirības starp cenzūru, pašcenzūru un starp kritiku? Pašcenzūra ir viena no cenzūras kategorijām. Tā, manuprāt, ir vismaz aizvadītajā gadsimtā un iespējams arī pirms tam viena no primārajām cenzūras izpausmēm, kas ir bijusi īpaši tīkama padomju laika cenzūras un propagandas aparātam, jeb represīvajam varas iestāžu kopumam. Kāpēc optimāli? Tāpēc, ka cilvēks nav ārēji jāietekmē, viņš jau ir noteiktas propagandas sistēmas ietvaros izaudzināts, ka viņš saprot, ko viņš drīkst runāt, ko viņš nedrīkst runāt, ko viņš drīkst domāt, nedrīkst domāt mākslinieku gadījumā, kādu saturu viņš var radīt, kādām tēmām labāk nepievērsties. Tātad mēs runājam par ļoti krasu radošās un personīgās brīvības ierobežošanu. Savukārt propagandai un cenzūras aparātam ir daudz vieglākas dienas, jo cilvēks, kurš pats sevi jau preventīvi cenzē, neradot nekādu potenciāli varai vai sabiedrībai kaitīgu saturu, ir perfekts, teiksim, noteikts sistēmas pilsonis, kā padomju pilsonis. Jā, es arī esmu pētījusi dažādu rakstnieku manuskriptus. Padomju laikā darbojušamies vai? Jā, lielākoties padomju laiku, un par piemēru var minēt Zigmundu Skujiņu, un man šķiet, tas bija romāns Miesas krāsas dominā, kurš tika izdots, un pēc tam Skujiņš bija
vienā no eksemplāriem ņēmis un svītrojis un pārrakstījis ar komentāru, ka pie nākamā izdevuma šie labojumi ir jāņem vērā. Un kā tev šķiet, vai šāda prakse arī mūsdienās vēl joprojām tiek piekopta? Un es nedomāju tikai literatūru, bet vispār mākslu. Un vai tu kā mākslinieks, kā komponists, arī esi sevi cenzējis? Nu, šeit mēs runājam par ļoti diviem dažādiem kontekstiem. Padomju laika radošo personību represīvas sistēmas ietvarā un mākslinieku demokrātiskā sabiedrībā, bet arī tur ir nianses. Sākumā lūdzu precizē, Zigmunds Skuiņš pats veica labojumus vai kāds cits bija viņa manuskriptā veicis labojumus? Viņš pats. Nu, lūk, tad šeit, ja es būtu cilvēks, kurš ar neusticību raudzītos uz mani, kurš stāsta, ka ir padomju laikā bijis cenzūra, es varētu jautāt, bet pēc kā tu identificē, ka šis ir cenzūras, nevis rediģēšanas gadījums? Jo tad, cilvēks vienkārši ir lasījis savu darbu, sapratis, ka šis teikums ir lieks gluži māksliniecisku vai praktisku apsvērumu dēļ, un tādēļ es to negribu nākamajā izdevumā. Manuprāt, viņš bija diezgan ietekmējis to galveno domu un galveno ideju. Un tāpēc, manuprāt, tā ir bijusi pašcenzūra. Jā, nu redzi, te parādās tas, ka cenzūras pētniecība ir problemātiska zona tā iemesla dēļ, ka ļoti grūti ir identificēt kvantitatīvos datus, kas var mums drošticam apliecināt, ka jā, šajā gadījumā cilvēks ir sevi pašcenzējis, vai viņš ir cenzēts, vai viņa ir cenzēta no ārpuses. Un arī savā disertācijā es ļoti daudz balstos uz kvalitatīvo informāciju, tātad pavisam primitīvi runājot nevis uz skaitļiem, bet uz vārdiem un uz cilvēku atmiņām. Un šeit atkal ir, protams, kritiski un paškritiski jāpiebilst, ka cilvēku atmiņas mainās laika gaitā un novecošanas procesiem norisinoties cilvēki sāk citādāk izvērtēt savu darbību, savas dzīves citos posmos. Ir daudz arī citi apsvērumi, piemēram, es nevēlos, lai mani sabiedrība pašlaik vērtē kā kādu negatīvu tēlu, tāpēc mums ir tik daudz atmodas laika cīnītāji, kur tuvāk palūkojoties, tomēr varbūt ir bijuši mazliet citās varas dinamikas attiecībās tajā laikā. Un, nu, tā teikt, visi ar Ļeņinu kopā baļķi vienā brīdī nesaka tajā revolūcijas laika anekdotē. Un tādēļ ar 100% drošību un precizitāti mēs ļoti maz ko varam pateikt. Un te atkal tas parāda to, cik efektīva bija padomju laika cenzūra. Ir 3 cenzūras teorijas. Ir liberālā cenzūras teorija, marksistiskā cenzūras teorija un nosacīts ietvers jaunā cenzūras teorija. Liberālā cenzūras teorija uztver tātad 3 spēlētājus. Satura radītājs, satura adresāts un pa vidu agresīvs spēks, kurš iejaucas no ārpuses varas iestāžu pārstāvis un aizliedz kaut ko. Šo tad netraucēta informācijas plūsmas starp vienu un otru pusi, starp radītāju un adresātu, un arī atgriezeniskās saiknes nav. Pēc tam, sākot ar padomju laiku, jo padomju savienības rašanos mēs uztveram kā tādu ļoti spēcīgu robežšķirtni arī cenzūras pieejā, šis modelis tiek pilnveidots no padomju cenzūras puses, tad pilnveidots tās efektivizācijas nolūkā, un tiek padarīts ļoti maskēts. Ja mēs gribam gudros vārdos runāt, obskūrs, bet ja mēs to paskaidrojam vienkārši, tad nav īsti iespējams identificēt, kurš ir cenzors, tāpēc, ka cenzūras procesos tiek iesaistīti citi mākslinieki, radošo savienību darbinieki, mūzikas izdevniecību, grāmatu izdevniecību, žurnālu, laikrakstu redaktori, radio, televīzijas darbinieki. Un šīs lomas uzreiz kļūst ļoti tādas plūstošas un mainīgas. Nav lūk viens cilvēks, kur mēs varam nosaukt, lūk, tas ir cenzors. Ne, protams, varam. Kompartijas centrālās komitejas kultūras daļa nodarbojās ar cenzēšanu. Čeka, ja valsts drošības komiteja šai tēmai pievērsās kultūras ministrijā, bija cilvēki, kuri ar to nodarbojās, bet vienlaikus neformāla saruna gaitā un dažādu individuālu ietekmēšanas procesu rezultātā cenzūrā tiek iesaistīti citi cilvēki. Turklāt vienā brīdī cilvēks var tikt cenzēts, citā brīdī viņš pats var būt tas cenzors, un trešā brīdī viņš var būt cenzūras liecinieks. Tātad arī vēl viens tāds spēlētājs.
Un šīs plūstošās lomas tad arī padara to identificēšanas faktu ļoti, ļoti grūtu. Vēsturnieks Heinrichs Strots savulaik, tad, kad viņš viesojās vēl arī, kad tas bija iespējams Maskavā arhīvos, tajos, kur viņam ļāva piekļūt, viņš publicēja arī tulkojumu cenzoru darbības žurnālam. Tātad tie noteikumi, kā cenzoram ir jārīkojas. Tātad tiek identificēts, ka kāda satura vienība, kāds radošs darbs vai cits artefakts ir neatbilstošs esošai ideoloģijai, un tādēļ no tā ir kaut kas jāizņem vai tas jāizliec pilnībā. Tātad notiek cenzūras gadījums, slepeni, protams. Un pēc tam tiek likvidēts tātad šis cenzūras priekšmets, ja tas ir iespējams, vai partitūra vai mākslas darbs. Par to tiek veiktas atzīmes cenzora žurnālā, kas ir jāiesniedz priekšniekam, virscenzoram. Pēc gada vai mazliet ilgāka laika perioda arī šis cenzūras žurnāls tiek iznīcināts vai sadedzināts vai kādā citā veidā tā atbrīvojas. Un pēc tam varbūt paliek tikai atzīmes arhīvos par to, ka šāds vai cits cenzoru žurnāls ir likvidēts. Un savukārt tas, kas ir atklāti arhīvos pieminēts kā cenzēšanas fakts, tie visticamāk ir bijuši absolūti rutīnas, ikdienišķi nomenklatūras dokumentu iznīcināšanas gadījumi, kad saturs nav bijis nekas kontroversāls, nekas aizliegts, vienkārši lietu kārtība ir tāda, ka no kaut kā ir jāatbrīvojas. Un jaunā cenzūras teorija, tas trešais skats uz cenzūru, apvieno visu iepriekš minēto. Tātad, piemēram, Jaunzēlandē vēl ar vienu eksistē valsts galvenais cenzors, ir skaidri cenzūras noteikumi, kas ir atļauts, kas ir aizliegts, un ir arī iespēja pēc tam apstrīdēt cenzora darbību un ar tiesas starpniecību atjaunot piekļuvi kādam radošam darbam vai tā izplatīšana noteiktā sabiedrības kontekstā, sabiedrības sociālajos lokos. Bet vienlaikus eksistē arī šīs citas cenzūras procedūras, kas ir daudz smalkākas. Un turpinot ar garlaicīgu teoriju, ir 3 cenzūras veidi. Ir formālā, tātad varas iestāžu īstenota cenzūra, to sauc par legālo cenzūru. Tad ir kvazilegālā cenzūra, ko arī īsteno varas iestādes, bet netieši mēģinot ietekmēt, teiksim, grāmatu izdevniecību vai mākslas galeriju cilvēkus. Tā pieklājīgi minot, ka jā, forši jums tas mākslinieks ir, būtu baigi nejauki, ja viņš vai viņi nevarētu publicēt savu nākamo darbu vai nevarētu aizbraukt uz to un to. Jo, ja pēkšņi nebūtu naudas šim cilvēkam, tā ka jūs paskatieties, vai ir vērts runāt par šo tēmu, varbūt nevajadzētu to apspriest. Tiešā veidā it kā nav aizlieguma, bet ir pietiekami skaidrs mājiens par to, ka kādas robežas ir pārkāptas. Un tad ir neformālā, jeb sociālā cenzūra. Un sociālo cenzūru mēs ļoti plaši sastopam gan digitālajā telpā, gan arī ikdienā, bet digitālā telpa šobrīd prevalē tā iemesla dēļ, ka tā ir pieejama pilnīgi visiem, un tur visdažādākās sociālās grupas vai indivīdi var mēģināt virzīt domu uz savu pusi. Un te mēs saskaramies ar to fenomenu, ko nosacīt sauc par cancel culture, jeb atcelšanas, izslēgšanas un cita veida tāda ierobežošanas kultūra, kur, protams, ar kultūru ir ļoti attāls sakars, bet tas ir tāds noteikts uzvedības veids, kur kāds indivīds vai sociālā grupa, balstoties uz to, ka kāda cita indivīda paustā informācija viņiem šķiet nepieņemama, neatbilstoša, nevēlama, mēģina panākt šīs informācijas tālāk neizplatīšanu ar personīgiem uzbrukumiem šim viņu acīs nogrēkojušamies individam, ar ne tikai tagadnes viedokļu, bet arī pagātnes šo cilvēku domu gājienu, arī iespējams kādu pagātnes pārkāpumu, celšanu gaismā un mēģinājumiem pilnībā likvidēt šī cilvēka vai institūcijas sociālo kapitālu. Tādā veidā panākot, ka nav vairs ne ienākuma veida, ne sociālās ietekmes noteiktam šim cilvēkam vai institūcijai, un galu galā informācija vairs netiek izplatīta, kas šķiet kaitīgi šai vienai sociālajai grupai. Par cancel culture, jeb izslēgšanas kultūru, ļoti labu grāmatu, pētniecisko darbu, kas ir ārkārtīgi
ārkārtīgi arī populāri zinātniski viegli uztverams. Pagājušajā gadā publicēja Gregs Lukjanovs un Rikijs Lota. Gregs Lukjanovs ir pazīstams pēc savas iepriekšējās sadarbības ar Jonathanu Haitu, sociālu psihologu. Pirmā grāmata, kas bija sanākusi 2016. gadā, bija The Coddling of the American Mind, un tagad pagājušajā gadā nāca klajā The Cancelling of the American Mind, kurā tiek analizēta tieši cenzūras un šīs atcelšanas kultūras ietekme uz akadēmisko vidi, un savukārt no akadēmiskās vides ietekme tālāk uz plašāku sabiedrību, jo kas tad akadēmiskajā vidē notiek? Tur mācās visdažādāko radošo, domājošo, rakstošo un citu profesiju pārstāvju, un pēc tam ietekmē sabiedrisko domu daudz plašākā kontekstā. Jā, es arī esmu domājis tieši par cancel culture, vai tā nav tāda vistipiskākā mūsdienu cenzūras izpausme, vai arī tā nav tāda visdraudīgākā sabiedrībai un katram cilvēkam individuāli. Kas tev pamudināja par to domāt? Ārpus tā, ka tu zināji, ka tev būs jāintervē tas Rginskis. Tāpēc, ka man liekas, ka sabiedrībā tieši tā cancel culture varbūt ne tagad tieši šobrīd, bet pirms kāda laika viņa bija ļoti, ļoti aktuāla. Jā, tu to ievēroji arī savā dzīvē tā vai citādi. Vairāk vai mazāk. Man gribētos cerēt, ka mazāk nekā vairāk. Bet jā, kaut kādā mērā es tev noteikti varu piekrist, ka tā ir dominējošā cenzūras forma, un tieši atkal ar to nenoteiktību, ka tā kā ir daudz cilvēku un daudz viedokļu, tad arī ir daudz iespēju, ka kāds apvainosies un gribēs ietekmēt noteiktas informācijas aprites ierobežošanu. Mēs varam saskarties ar šo atcelšanas kultūru no visnegaidītākajiem rakursiem. Mehānisms ir tātad absolūti skaidrs. Tas 2011. gados ar sociālo tīklu attīstību, galvenokārt īstenībā ar Twittera, tagadējā X, izvirzīšanos priekšplānā kā tādu sociālā pilsētas laukuma, digitālā pilsētas laukuma un vienlaikus arī ziņu ieguvi savota statusu piesaistīja milzīgu apjomu cilvēku, un šie cilvēki, protams, bija ar dažādām ideoloģiskajām slieksmēm, un tiklīdz tika identificēts, hei, šitas strādā, ja mēs pietiekamā skaitā klūpam virsū tai personai X vai Y vai institūcijai Z, tad mēs varam viņus ietekmēt. Ko nozīmē ietekmēt? Mēs varam viņus iebiedēt, mēs varam viņus ierobežot, mēs varam viņus cenzēt, mēs varam maskējoties ar tekstu, ka we are punching up, jeb mēs no sociāli neprivileģētas situācijas un stāvokļa mēģinām ietekmēt tos, kam ir lielāks sociālais kapitāls. Mēs tālāk sabiedrības procesus virzām tādā vai citā virzienā, un tad šim mehānismam pieķērās pilnīgi visi. Un tad atkarībā no tā, kas ir pie varas, var skatīties, kurš kurā vidē vairāk ceļ trauksmi par cenzūras esamību un tieši par šo atcelšanas kultūru. Un pēc tam ar pētnieku, piemēram, jau mans piesauktās Rikijs Šlotas un Grega Lukjanova palīdzību varam identificēt, kas ir šie cietušie. Un ja kādam šķiet, ka atcelšanas kultūra vai cancel culture ir mīts un tas ir absolūti nerelevanti un tas ir arī diezgan nekaitīgi, tad es varu teikt, ka te gan ir kvantitatīvie dati, kas apliecina, ka neskaitāms cilvēku daudzums un un kaut kādas superietekmīgas figūras, bet pārsvarā tādi vienkārši cilvēki kā es vai tu, kaut arī es ceru, ka tu varbūt esi mazāk vienkārši cilvēks nekā es, pazaudē darbu, pazaudē draugus, pazaudē iespēju atrast darbu, pazaudē iespēju strādāt jomā, kurā viņi pirms tam ir darbojušies, bieži vien absolūti manipulētas un tādas klāji tendenciāls pasniegtas apsūdzību virknes dēļ, un savukārt šis novad cilvēku līdz pat pašnāvības izdarīšanai. Tāds droši vien, ka plašākai sabiedrībai zināmākais piemērs bija vienā no Deiva Šapēlā, tātad afroamerikāņu stand-up komiķa un, manuprāt, ārkārtīgi drosmīgi runas brīvības aizstāvētāja stand-up šoviem, kur viņš runāja par kādu savu draudzeni, trans sievieti, komiķi, kura kādreiz bija bijusi vīrietis, bet viņš viņu nepazina kā vīrieti, bet jau kā savu sociālo dzimtu mainījušu cilvēku, ar kuru viņš bija iepazinies stand-up šovā un iedraudzējies un gan labāk izpratis transpersonu problēmas, gan to, ka
tāpat kā jebkurš individs, arī šie cilvēki taču vienkārši grib dzīvot un īstenot savas tiesības, savas primārās tiesības uz dzīvību. Un ironiskā kārtā, ka tieši transaktīvisti sociālajos tīklos, Twitterī to brīdi vēl, tad, kad viņi klupa virsū Deivam Šapelam, kuru viņi pasludināja par transfobisku, šī transsieviete komiķe viņu aizstāvēja. Tad savukārt viņa saņēma uzbrukumus no transaktīvistiem un galu galā viņa izdarīja pašnāvību. Viņi vienkārši neizturēja šo sociālo spiedienu. Iespējams, tur bija vēl arī kādi citi faktori, bet katrā ziņā atcelšanas kultūra ir potenciāls risks, kas pastiprina dažādus citus riska faktorus cilvēka labbūtībai, labjūtībai un, kā redzams, arī gluži vienkārši eksistencē šajā pasaulē. Jā, tieši tāpēc arī man liekas, ka tā ir viena no tādām briesmīgākajām lietām, kas šobrīd var notikt. Jā, te ir tas plašākais sociālais fenomens, un te es vedinu cilvēkus tiešām arī vai nu atrast šo psihologu Jonathanu Haitu, vai arī izlasīt Coddling of the American Mind, vai vismaz kādu podcastu paklausīties par šo tēmu, jo tur tiek runāts par to, kā sociālie tīkli, sociālo tīklu algoritmi, kas ir bieži vien korporācija, kas ir ar absolūti skaidru peļņas vēlmi radījuši algoritmus cilvēku polarizācijai un naidošanai. Un tagad man ir jāiznīcina muša, kuru man mēģina iznīcināt savukārt šeit, bet nekas, es nocenzēju mušu, rīp mušu. Tātad sociālo tīklu instrumenti, kas it kā mums apsolīja absolūtu brīvību, izteikties, savstarpēji sazināties, ietekmēt procesus, algoritmi, kas mūs polarizē noteiktā ideoloģiskā, politiskā, sociālā virzienā un sanaido mūs, padarot mūs tikai un vienīgi ciltnieciskākus, neklausoties citādi domājošies un nerosinot dialogu, bet tieši toksiski apsaukājoties un vērtību signalizējot savam sociālajiem burbulim. Kā vesela paudze ir tautas valodā runājot sačakarējusi gan savu domu procesu, gan interakciju ar citiem cilvēkiem, pārsvarā jau digitālajā telpā, tikai tāpēc, ka mēs nesaprotam, kā darbojas tas ļoti svarīgais rīks, un šeit es iztēlojos viedtālruni manā rokā, kur es esmu atvērs tur kādu sociālo tīklu un rakstu kādu naidīgu komentāru, kurā es arī esmu absolūti vainojams iepriekšējā 10 gadē pilnīgi noteikti, pirms es sapratu, cik toksiski iespēja atstāja uz mani vispār kaut kādu savu domu izteikšanu sociālajos tīklos. Jā, cik daudz sociālajie tīkli ir mūsu saindējuši, sabiedrības saindējuši un veselai paaudzei radījuši tādu bišķiņu mērkiķis ar rokas granāta efektu. Ir tas spēcīgais ierocis, bet vai mums ir pratība sociālos tīklus lietot tādā veidā, ka tas nes labumu gan mums, gan sabiedrībai kopumā, tas ir ļoti labs jautājums, un par to manis minētie pētnieki diezgan daudz runā. Jā, te, protams, var teikt, ka šī izslēgšanas kultūra nes sev līdzi vēl vienu, un manis jau iepriekš piesauktu absolūti produktīvāko un dažādu sistēmu vēlamāko cenzūras veidu pašcenzūru, jo tik līdz tu redzi. Un te mēs atgriežamies pie tā, ko tu vaicāji man pirms laba laika, un es par to tagad arī atcerējos, kā ir man kā radošam cilvēkam vai kā vienkārši šajā sabiedrībā eksistējošam individam saskarties ar cenzūru, vai es saskaros vai es nesaskaros. Es neesmu saskāries savā dzīvē ar cenzūru tādā veidā, ka kāds no varas pozīcijās esošiem cilvēkiem man ir pateicis, tu nedrīksti par šo tēmu rakstīt. Te mēs drīzāk varam teikt, ka 90. un 2000. gadu sākums nāca ar izaicinājumu par ko rakstīt, jo it kā tu vari darīt pilnīgi visu, tev ir absolūta brīvība, jo dažādi reglamenti un ierobežojumi palīdz fokusēties un meklēt apiešanas veidus šiem cenzūras žņaugiem. Un par to ir viena nodaļa manā disertācijā par cenzūras apiešanas un izvairīšanās no cenzūras mehānismiem. Tātad šajā gadījumā cenzūra gluži tādā negaidītā veidā ir kļuvis par produktīvu radošās izpausmes veicinātāju. Tas nav mans izgudrojums, tas ir Mišels Foucault, kurš runājot par 19. gadsimta Viktorijas laikmeta angļu literatūru, par erotisko un bieži vien pornogrāfisko literatūru, piefiksēja, ka tajā brīdī, kad kādā tiešā, jeb eksplicitā veidā nav iespējams runāt par noteiktu tēmu, tad ir iespēja atrast dažāda veidā apiešanas veidus, metaforas, paralēlismus, alegorijas, kas paradoxālā kārtā ir produktīvi un forši, jeb labi visai sabiedrībai. Kāpēc? Tāpēc, ka mākslinieks
cilvēks nevis tiešā veidā kaut ko pasaka, bet atrod tēlainus izteiksmes līdzekļus, kā mākslinieciski augstvērtīgā veidā pasniegt savu domu. Savukārt auditorija tiek audzināta nevis uztvert visu taisnvirzienā un tieši, bet domāt vēl otrajā un trešajā līmenī. Un šajā ziņā man ir nopietnas bažas par to, ka daudzi jaunie lasītāji, kad viņi, piemēram, sastopas ar Imanta Ziedoņu, ar vāciešu Knutas Kujenieka vai kādu vai Regīnas Ezers vai citu autoru darbiem, viņi nespēs identificēt labu tiesu no tiem nozīmju slāņiem, kas ir sastopami literatūrā. Tas ir neizbēgami, tāpēc, ka tad, kad mēs attālināmies no kāda noteikta mākslas fakta un visa konteksta, kurā šis mākslas fakts ir radīts vai artefakts, tad, diemžēl, mēs zaudējam iespēju tā pilnvērtīgi spriest par šo mākslas darbu vai to uztvert. Nu, lūk, un te mēs saskaramies arī ar to blakni, kādēļ daudzi tie paši stand-up komiķi mūsdienās cieš, jo cilvēki nespēja saprast atšķirību starp faktu un fakta konstatāciju un starp mākslinieckās izteiksmes veidu, un joks ir viens no spēcīgākajiem mākslinieckās izteiksmes veidiem, kas rosina domāšanu un veicina drosmīgu, bieži vien zināmai daļai, tādā vai citā ziņā konservatīvai sabiedrības daļai nepieņemamu ideju apspriešanu. Jo idejas ir nepieciešams tomēr kaut kādā veidā civilizēt, aprobēt tieši dialogu veidā. Nu, lūk, tātad varas iestādes man necenzēja, un īsti jau necenzēja man arī sociālajos tīklos, bet tur ir nianses. Tad, kad es ievēroju, kā cilvēki reaģē uz noteiktā veidā vai par noteiktu tēmu pateiktu sentenci, kas ir mūžībai saglabāta sociālo tīklu formātā, nu, es līdzīgi kā lielais vairums manu līdzaudži, un es ticu arī tu, un arī mūsu filmēšanas grupa, kas šeit aizkadrā ir, sāku domāt, vai ir vērts runāt par šo konkrēto tēmu konkrētajā brīdī. Te atkal tas nav viennozīmīgs, ar plus vai mīnus zīmi vērtējams process un tendence manā galvā, tāpēc, ka vispār ir vērts padomāt, pirms tu kaut ko pasaki. Kāda būs tavu vārdu ietekme, kāda būs tavu darbību ietekme uz cilvēku, par ko tu pasaki, kam tu pasaki, tiem cilvēkiem, kas izlasa vai ierauga vai sadzird to, ko tu esi pateicis. Tātad tāds pašregulējošs pašcenzūras līmenis vai pašrediģēšanas formāts līdz zināmam brīdim iespējams ir vajadzīgs, bet tajā mirklī, tad, kad tas pāraug jau, ka hei, nē, es šo tēmu neapspriedīšu, tāpēc, ka es zinu, ka tad es nedabūšu tajā institūcijā darbu, ka es tikšu izslēgts no tā vai cita sociālā loka, nu, tad mēs runājam vairs ne par brīvu sabiedrību, un par drosmi mēs sākam runāt jau citā kategorijā. Drosme jau ir atklāti pateikt noteiktu lietu, nu, kā piemēram sociālajos tīklos, ja manis jau piesauktie transaktīvisti, kuri ir ļoti toksiska sabiedrības grupa, un es pat nedomāju bieži vien transpersonas, bet tieši viņu aizstāvis, kas ļoti ironiskā veidā laupa viņiem balsi viņu vietā runājot par trans tēmu, nevis klausoties šo cilvēku, bieži vien nebūtu ne tik homogēno viedokli par jautājumiem. Nu, lūk, tātad šie transaktīvisti apšaubot bioloģijas zinātni un bioloģisku faktu, nu, ja sociālā dzimte, bet ir bioloģiskais dzimums, kas ir binārs. Nu, parādās tendence to paust, ka ne, tas ir spektrs. Ar kuru biologu tu runā? Latvijā, ārpus Latvijas robežām, nu, viss saka, nu, pagaid, daba nevarētu turpināties bez šī bināruma. Bet tā kā noteiktas politiskās vai sociālās ideoloģijas ietvarā šī doma ir problemātiska, tāpēc, ka tā izvirza izaicinājumus noteiktām ideoloģiskām doktrīnām un īstenībā dogmatizētām domām, tad ir vislabākais veids, kā to neutralizēt, ir uzbrukt šo domu paudēm. Iedomājies, tu uzbruc konkrētam pētniekam, bet reizē tu, atvaino, ka es saku tu, jo tu neko neesi nevienam uzbrukus, bet var sakot, ja indivīds uzbruk evolucionāriem biologam, evolutionary biologist, tad faktiski tiek uzbrukts visnotaļ eksaktai zinātnē, kas ir eksakta tieši tāpēc, ka ar līdzinējo zināšanu, kritisku analīzi un pārbaudīšanu tiek nonākts līdz secinājumiem par viena vai cita apgalvojuma validumu vai nederīgumu. Un tas ir, kā mēs ar tevi pētnieki zinām, ir vienīgais veids, kā zinātne vispār var attīstīties. Un
tiklīdz ir runa par to, ka tu nedrīkst runāt par noteiktām tēmām, vai tu nedrīkst paust noteiktas kāda cita cilvēka prāta kontroversālas idejas, mēs nopietni apdraudam jaunu zinātnes atklājumu, jaunu komunikācijas formu un vispār civilā diskursa tādu netraucētu eksistenci. Jā, un vai tu pats esi saskāries ar tādu kaut kādu asu kritiku pret sevi? Varbūt kā komponists. Nē, zini, es tev pat nerunāšu par komponistu. Es kā žurnālists esmu saskāries ar šādām izpausmēm. Raugi. 2011. gadu vidū es Latvijas televīzijā kopā ar Kristīnu Želvi vadīju 100 gramu kultūras diskusiju ciklu. Un šo diskusiju procesā bija arī saruna par okupācijas pieminekli. Tobrīd jau bija Krimas aneksija notikusi, bet vēl nebija pilna mēroga atklāts Krievijas iebrukums Ukrainas teritorijā, kā tas notika 2022. gada 24. februārī. Un sabiedrībā noritēja nopietnas diskusijas, bet ko tad darīt ar tiem dažādiem padomju vēstures un kultūras objektiem un šajā gadījumā pieminekļiem. Un diskusijā par uzvaras pieminekli piedalījās citu personu vidū arī vēsturnieks un politiķis Edviņš Šnore. Viņš tobrīd bija un arī tagad ir viņš kategorisks jebkāda veida padomju mantojuma likvidācijas izdzēšanas aizstāvis. Tā ir absolūti leģitīma pozīcija, kur es nedalu. Un mums ar viņu izveidojās diskusija un polemika gan tobrīd studijā, gan pēc tam arī sociālajās tīklos. Viņa prāt es kļuvu par laikam jau tādu kā Kremļa aģentu, tāpēc, ka es piedāvāju varbūt pārkontekstualizēt šo pieminekli, gan pievienojot vēsturisku ekspozīciju turpat klāt, gan arī pārdefinējot to, vai tur ir nepieciešams svinēt 9. maija pēdiņās uzvaras svinības, var sakot, citas mazāk radikāls mehānismus. Un tur es kļuvu par tādu stabilu viņa prāt viens idejas paudēju. Tad sākās karš Ukrainā. Un te tikai vēlreiz varu izteikt cerību, ka tas drīz beigsies ar Ukrainas uzvaru un ar noteiktas represīvas sistēmas beigām. Un nonāca mūsu politiķi līdz secinājumam par to, ka tas tā vairs nevar turpināties. Un bija arī interesanta robežšķirtne manā domu gājienā ar Artūru Punti, dzejnieku un pētnieku no Orbītas kompānijas, kurš tad citu pats paziņoja pēc kara, ka viņš atsakās no savas tautības krievs, jo viņš nespēja vairs būt morāla apsvērumu dēļ šīs kategorijas dalībnieks, gan ar superīgu cilvēku, absolūti Latvijas patriotu tēlnieku Gļebu Pantaļēju, mēs par šo runājām. Un mēs tā savstarpēji secinājām, ka, bet varbūt tur kaut kas tomēr ir darāms. Ko mēs to mēs secinājām vēl pirms 2022. gada 9. un 10. maija, kas, kā zināms, bija pilnīgs varas iestāžu fiasko Rīgā pie uzvaras pieminekļa un arī noteiktu Kremļa ideoloģijas paudēju tāds stulbuma triumfs sabiedriskā telpā. Pēc tam mēs tā neformāli, jo tā bija publiska komunikācija vienā podcastu sērijā, mēs par to sarunājāmies, ka varbūt kaut ko pārdefinējam. Meklējām civilizētus veidus, kā neizdzēst vēstures artefaktus, tāpēc, ka tas varbūt nav pats produktīvākais veids noteiktos kontekstos. Bet pēc šī 9. un 10. maija mēs tā sazvanāmies, un es saku, klausies, Gļeb, es pat esmu mainījis domas, man šķiet, ka nav variantu. Nevar to tas piemineklis nevar palikt, tas okupeklis. Viņš saka, jā, tu zini, es bīstos, ka pašreizējā laikā tas ir vienkārši pārsniedzis jau kritisko masu. Un lūk, bija tā vasaras diena, kurā šis obelisks vienkārši no vertikāla stāvokļa ieguva, no portreta nonāca landscape'ā. Un es ierakstīju sociālajos tīklos, ka ar visu to, ka es esmu kultūrāls cilvēks un tur tomēr neatbalstu kultūras izdzēšanu un vēstures, es tomēr nevarēju sevī tā neatzīt to vienu personības daļu, kas pateica yes tajā brīdī, kad tas nokrita. Un es arī sevi to ieraugu. Jo es esmu izaudzis Torņakalnā, tādēļ es ļoti labi vēroju tās metamorfozes, kādas noritēja ap pilnīgi aizmirsto, nevienam nevajadzīgo okupācijas simbolu uzvaras pieminekli līdz Nila Ušakova Rīgas vadības laikiem, kad iespējams Kremļa finanšu ietekmē tika aktualizēta šī polarizācija starp dažādām sabiedrības etniskajām grupām, latviešiem un krieviem šajā gadījumā. Un tādēļ
Man nebija neitrāla attieksme pret šo pieminekli. Es piedzīvoju arī toreiz to pērkoņu krustiešu mēģinājumu to nogāzt. Iespējams, tobrīd būtu, viņiem visticamāk nebija pietiekami daudz spridzekļu, lai viņi to fiziski būtu izdarījuši. Un tur laikam arī viens indivīds aizgāja bojā tajā laikā. Katrā ziņā, jā, 90. gados, ja tas būtu aizgājis prom šis piemineklis, varbūt tā būtu cita situācija. Lūk. Bet tad, kad es to ierakstīju sociālos tīklos, tad... Kā tad man uzreiz liek tur linku uz to, ka es esmu vēl pirms pāris gadiem teicis Edvīnam Šnorem, ka visu pieminekļu nogāzējis Edvīns Šnori jau tur, protams, ironiski un, kāds teiktu, aizskaroši pret viņu, bet katrā ziņā demonstrējot vienu noteiktu viedokli. Un tā kā joprojām, Liānas Langas, Edvīns Šnoris un citu, manuprāt, problemātisku savu publisko izteikumu dēļ cilvēku acīs es esmu tāds vai cits. Mēs varam identificēt arī to lielāko atcelšanas kultūras, jeb cancel culture cenzūras tipa risku, ka neatkarīgi no tā, kā mainās tavas domas, uzskati, jo mēs katrs savas dzīves laikā piedzīvojam dažādas transformācijas, kas ir saistītas ar mūsu nobriešanu, ar papildu informācijas iegūšanu, ar šīs informācijas analīzi, ar dažādu kritisku un bieži vien paškritisku spriedumu vai procesu noritēšanu mūsos un iedarbē ar citiem sabiedrības locekļiem. Ka neskatoties uz visiem šiem procesiem, ja tevi vai mani vai kādu citu cilvēku, kāda sociāla grupa vai ļoti uzņēmīgs individs gribēs atcelt, tad šīs mūsu iekšējās pārmaiņas, arī publiski demonstrētās pārmaiņas, nebūs aktuālas. Kevinam Hartam tā gāja, tad, kad viņš grasījās kļūt par Oskara ceremonijas vadītāju. Kā bija, ka atklāja viņa pirms vairāk kā 10 gadiem turpat Twitterī izteiktu, iespējams, ļoti neveiksmīgi formulētu joku ar homofobisku pieskaņu, un neskatoties uz to, ka viņš par to joku jau bija atvainojies. Un par to, ka viņš teica, ka viņš tās sen vairs nedomā, un tā viņš arī publiskā telpā nebija viņā nekā homofobiska. Viņu atcēla tobrīd no tās ceremonijas vadīšanas, un viņam nācās krietni tur atvainoties un veikt noteiktu rituālu darbību kopumu, lai atjaunot savu statusu sabiedrībā. Un tā mēs varam minēt ļoti daudzus cilvēkus. Un labi, ja tas ir cilvēks ar milzīgu finanšu un sociālo kapitālu, tad paiet laiks, un iespējams, ka šis cilvēks atgriežas sabiedriskajā telpā, vai atsevišķi ļoti spēcīgu personību gadījumā, kā tā ir J.K. Rowlinga vai mans jau piesauktais Deivs Šapels, viņi ir, kā saka, nekancelējami. Viņiem ir tik liela sabiedrība, vai Rikijs Džervēss, piemēram, viņiem ir tik liela sekotāju kopa, ka noteikti aktori nav spējīgi viņus pilnībā atcelt. Bet ko lai dara cilvēki, kuriem nav sociālās ietekmes, kā par to runāja viens britu pētnieks, kurā vārds man ātrumā ir izskrējis no galvas, bet tas noteikti ir atrodams, jo viņš runāja par atcelšanas kultūru un par sociālo tīklu toksiskumu, kā viena sieviete, kas strādā vai kaut kādā auditoru firmā vai kādā citā absolūti nepubliskā vidē, viņa savā Twitter profīlā atbildot uz kādu izteikumu, ka ir kāds cilvēks noķēris, neatceros, HIV/AIDS vai kādu citu saslimšanu, un viņa atjaukoja, es tagad tieši lidoju uz Āfriku, cerams, nenoķeršu AIDS. Ļoti neveiksmīgs joks, un kaut kas, ko mēs droši vien, manas gaumas ietvaros neiekļaujas kā joks, un daudz citu arī nē, bet kādam tas šķita komiski. Tātad viņa nopublicēja šo atbildes tvītu, pacēlās gaisā ar lidmašīnu, un mierīgā garā no Londonas devās uz šo Āfrikas valsti. Tad, kad viņi nolaidās šajā Āfrikas valstī un ieslēdz telefonu, viņa bija palikusi bez darba, viņa bija palikusi bez labas tiesas draugu, un viņas reputācija bija pilnīgi sagrauta. Tāpēc, ka kamēr viņa lidoja, tikmēr sociālajos tīklos cilvēki, kuriem ļoti patīk sašust un sašutums, jeb saucamā outrage culture un polarizācija un tieši tās negācijas, ir tas, kas visvairāk aktivizē cilvēkus. Tāpēc jau Facebook un Twitter algoritmi tika savulaik kādreiz tā būvēti, un es neticu, ka tie ir pilnībā mainīti arī vēl šobaldien, ka tev visu laiku tiek barota tikai tā informācija, kas iepriekš ir secināts tevi uzjundīja
negatīvas izjūtas un reakcija, ja tautas valodā sakot, triggerē. Un tad tur virknes atrigerētu cilvēku bija atraduši gan to, kur viņi strādā un sazinājušies ar viņas darba vietu. Gan man šķiet pat izdoksojuši viņu, ja publiski nopublicējuši, kur šī sieviete dzīvo. Nu, tātad viena neveiksmīga joka dēļ cilvēks pilnībā pazaudē savu dzīvi. Vai tā ir proporcionāla reakcija uz to, ka mēs esam pateikuši kaut ko? Es ticu, ka tu, un es zinu, ka pilnīgi noteikti es savas dzīves laikā esmu pateicis ļoti daudz stulbu lietu, par kurām es tagad ar laika distanci nožēloju, un arī jau drīz pēc to pateikšanas es to esmu nožēlojis. Un ja nav nekāda veida iespējas labot kādu kļūdu civilizētā veidā, un tevi vienkārši kolektīvi, faktiski simboliski nolinčo, tad, manuprāt, atcelšanas kultūra patiesi ir ļoti nopietna problēma. Tā iemesla dēļ, ka atkarībā no konteksta un no situācijas tā var vēsties par pilnīgi jebkuru. Tāpēc, ja es atgriežoties pie tā teicu, atkarībā no tā, kurš ir pie varas, mēs varam identificēt, ka viņa politiskie oponenti parasti tad ārkārtīgi uzsver to, ka šobrīd notiek tur kancelēšanas mēģinājumi, savukārt tie, kas ir pie varas un viņa atbalstītājs, tās muļķības. Tā nav nekāda problēma, bet atkal atgriežoties pie statistikas datiem, ievērojams procents Amerikas augstskolu un arī Kanādas augstskolas studentu un arī mācību spēku. Īpaši, ja viņi, loģiski, ja viņi ir konservatīvi uzskatu paudēji, viņi izvairās savus politiskos uzskatus paust publiskā diskursā, gan reālajā telpā, kā mums ir tāda reālā saziņa, gan digitālajā telpā, un vēl jaunāk šādi sociāli, politiski procesi, kas ietekmē noteikta veida cilvēku domas virzīšanu vienā vai citā gultnē, ietekmē arī zinātni. Tāpēc, ka tas, ko es piesaucu, un iespējams arī zināmai daļai sabiedrības nav pieņemams mans uzskats par to, ka ir bioloģisks fakts un ir sociāls fenomens tātad ar bioloģisku realitāti un ar cilvēku pašidentifikāciju, uz ko, manuprāt, cilvēkam ir pilnīgas tiesības. Bet es neesmu mediķis un medicīnas zinātnieks, bet tad, kad ideoloģija un noteikts ideoloģijas slieksmes ielaužas eksaktējās zinātnēs un liek pārskatīt kaut ko, kas ir stabilizēts kā fakts, nevis kā interpretācija, tad mēs nonākam uz ļoti bīstamas takas, uz to, ka, ja tas notiek žurnālistikas vidē, kāpēc pēdējā laikā ir piedzīvota tāda katastrofāla uzticības krišanās žurnālistiem? Tāpēc, ka žurnālisti ir pārstājuši ļoti daudzos gadījumos darīt savu darbu un ziņot par kādu notikumu, bet viņi ir sākuši injicēt savu politisko un cita veida pārliecību ziņu atstāstīšanā, tātad konsekventi nojaucot robežu starp ziņu un viedokļu rakstu. Un ja mēs saklausām vienu, otru un trešo šāda veida ziņu, kur mēs pēc tam atklājam, ka tas ir bijis tikai viena cilvēka vai cilvēka grupas viedoklis, tad nav nekāda pamata sagaidīt, ka cilvēki uzticēsies šādiem ziņu paudējiem. Un tā savukārt ir ļoti auglīga augsne dažāda veida dezinformācijas un naidpilna satura uzplaukumam sociālajos tīklos. Un to mēs arī redzam šobrīd sociālos tīklos. Redz, ka tie cilvēki, kuri sev uzskata par vārda brīvības aizstāvjiem, arī pret šiem cilvēkiem ir jāizturas ar zināmu skepsi, kā piemēram pret Ilonu Masku, kurš pārpirka Twitteri, kurš pirms tam bija ļoti, kā atklājās, efektīvi praktizējis cenzūru, gan cilvēku banošanu, gan ēnu bani, jeb shadow banning, kad cilvēks it kā neko nav zaudējis pieeja savam sociālo tīklu profilam, tikai maz niansīt. Neviens nekad neierauga, ko viņš ir nopublicējis, kaut arī viņam rādās, ka viņš ir to savā ziņu lentē izdarījis. Un tad vēl arī noteikti ideoloģiska satura ietekmēšana, kā tas bija gadījumā ar Huntera Bidena klēpjdatoru, kurš atklājās vienā remonta kantorī Amerikas Savienotajās valstīs, un tur bija daudz informācijas, kas potenciāli kompromitē ne tikai Hunteru Bidenu, bet arī viņa tēvu, tobrīd ASV prezidenta kandidātu Joe Bidenu. Un amerikāņu tabloīds ar izteikti konservatīvu ievirzi New York Post to nopublicēja. Un ko izdarīja Twitteris? Twitteris liedza pieeju viņiem savam profilam. Un nevienam cilvēkam, kurš šo ziņu bija ieraudzījis, neļāva arī dalīties ar šo informāciju vai pat to pieminēt savā tvītā. Tajā brīdī Twitteris teica, ka mēs cīnāmies ar dezinformāciju,
kaut arī New York Post vienkārši darīja to, kas ir pazīstams ar kategoriju breaking news. Viņi ziņoja par kaut ko. Un vēl pikantāku situāciju padara tas, ka vēlāk izrādījās, ka Federālais izmeklēšanas birojs jau kādu laiku Hunteru Baidenu izmeklēja un viņa potenciālos darījumus ar Ukrainas energokompānijas Burisma un arī atsevišķu ukraiņu politiķu kaut kādu legālu miedarbi. Nu, un Hunters Baidens izrādījās vainīgs pie šiem noziegumiem. Bet tā kā tas tobrīd bija ļoti sensitīvs brīdis Amerikas priekšvēlēšanu ciklā, kad bija reāls risks, ka Donalds Trumps otrais kļūs par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu, tad Twitteris, kurš tajā brīdī bija izteikti pro-demokrātu partijas ideju paudējs un izplatītājs, pieņēma šo lēmumu ierobežot informācijas plūsmu. Atkal, mēs varam interpretēt, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, ka viņi tieši šāda veida informāciju ierobežoja. Bet tas, ka šī informācija un tās izplatīšana tika ierobežota. Kaut arī tajā nebija nekādas dezinformācijas, nekāda veida naida runas vai aicināšanas uz vardarbību. Tā, manuprāt, ir problēma. Un tagad Ilons Masks pārpircis Twitteri un pasludinājis to par absolūtu vārda brīvības citadeli. Mēs redzam, viņš ļoti iebilst pret Brazīlijas prezidenta Lulas un Moereša, Brazīlijas augstākā tiesas priekšsēdētāja prasību ierobežot, atsakot cenzēt noteiktus profīlus Twitterī, jeb tagad platformā X. Un šie profīli lielā mērā ir saistīti ar iepriekšējā prezidenta Jaira Bolsonaru atbalstītājiem, kurš bija labējs. Tagad Lula ir nosacīti kreisis, kaut gan arī, es neiedziļināšos Brazīlijas politikā, bet var sakot, Twitteris ir aiztaisījis savu biroju Brazīlijā un pieejams šajā valstī tikai ar VPN palīdzību. Gan žurnālisti, kā piemēram Mats Taibbi vai Maiks Schellenbergers, ceļ trauksmi par šo tēmu. Ir publicējuši veselu kopu līdz šim slepenu dokumentu par Brazīlijas iejaukšanos, tātad netraucētā informācijas apritē. Bet tajā pašā laikā nevienu tvītu no Ilona Maska es neesmu manījis par to, kā Putina Krievijā tiek ierobežota Twitter darbība un kā tur cilvēki nevar lietot šo platformu. Lūk, dubultie standarti, kas ir situatīvi un kas norāda uz to, ka mēs nevaram paļauties uz viena cilvēka subjektīvo viedokli, godaprātu, morāli ētisko kompasu vai jebkādiem citiem kritērijiem, tad, kad mēs runājam par kādas sistēmas, šajā gadījumā vārda brīvības sistēmas pastāvēšanu civilizētā sabiedrībā, bet ir jārunā plašāk un sistēmiski. Bet, diemžēl, pašlaik ir tāds brīdis pasaules vēsturē, kad, manuprāt, mani novērojumi liecina, un tas ir mans subjektīvais viedoklis, jo es neesmu arī nācis klajā ar nekādām publikācijām pašlaik, iespējams tam varētu pievērsties, ja man būtu tik daudz brīvā laika, ka tik labi represīvi režīmi, un no tiem, kā efektīvākais ir minams Ķīnas Tautas Republika, vienkārši ekscelenti. Viņi ir apbrīnojami savā spējā kontrolēt informācijas plūsmu. Gan arī demokrātiskas sistēmas ļoti labprāt lieto cenzūras rīkus, kā piemēram Lielbritānijā. Pašlaik ir lieliski iespēja nonākt burtiski ieslodzījumā, un nevis uz īsu laiku, bet uz vairākiem gadiem par noteikta satura publicēšanu jau pieminētajā platformā X, kas no varas iestāžu puses tiek interpretēta kā naida un aicinājums uz vardarbību vai kas cits. Lūk. Es domāju, tev varētu būt ideja kādam no nākamajām sarunām šajā ciklā par to, vai vārdi ir vardarbība. Jo arī tur nebūs neviennozīmīgas atbildes, ne arī īstas iespējas par kaut ko vienoties. Un katrai atbildē, kuru mēs sniegsim uz manis tikko pausto jautājumu, būs noteikti seku kopums. Tāpat kā cilvēku cenzēšanai. Jā, paldies tev par ierosinājumu. Un noslēdzot mūsu sarunu, es vēlos tev pajautāt kaut ko pilnīgi nesaistīta ar kritiku un cenzūru. Super. Jo tā kā šī saruna tiks publicēta Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja internetu žurnālā Stāstnesis, tad vēlos tev jautāt, kāds, tavuprāt, ir labs muzejs? Labs muzejs ir tāds, kas nevis turpina kādreizējo muzeoloģijas tendenci, ka kāds
artefakts ir ielikts aiz stikla, skapī, reālā vai simboliskā, ir absolūti iekonservēts laikā un telpā un nepieejams muzeja apmeklētājiem, bet gan atbilstoši mūsdienīgai muzeoloģijas interpretācijai, kas ir saistīta ar tālāk izglītību un dažādu paudžu iekļaujošu iesaisti mūsu vēstures pētniecībā. Tās muzejs, kas aicina izzināt, interesēties un iedarboties ar eksponātiem. Tā kā mēs šobrīd atrodamies Smiltenes kultūras centra teātra zālē, manuprāt, vistuvākais labās prakses, labās muzeoloģijas un mūsdienīgas muzeju interpretācijas piemērs ir tepat netālu pie Liepas Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs Kalāči, kur pateicoties Ingai Surguntei, Baibai Rozei un viņu domu biedriem ir tapusi lieliska, laikmetīga un ārkārtīgi dažādas paudzes un sociālās grupas iesaistoša ekspozīcija, kas ir veltīta Eduardam Veidenbaumam un viņa dzimtai. Un man ļoti gribas cerēt, ka šādas muzeoloģijas pieejas tālāka attīstība mūsu sabiedriskajā telpā ar laiku mainīs arī sabiedrības, manuprāt, bieži vien ļoti pagātnē iekapsulējušos un tādu rigido tendenciju uztvērt muzeju, tā kā es to aprakstīju sākumā. Jo šāda veida muzeji, manuprāt, nav vajadzīgi pilnīgi nevienam, tāpēc, ka tie arī mums traucē adekvāti uztvert un interpretēt to svarīgo mūsu personības daļu, ko mēs saucam par tradīciju. To, uz kuru paudžu pleciem mēs esam uzkāpuši un balstāmies šobrīd, un arī to, ka mēs esam viens ķēdes posmiņš, kurā iekabināsies pēc tam nākamais, un cilvēki jau pēc tam stāvēs uz mūsu pleciem, lai mēs to varētu apjēgt un saprast, ko tradīcija mums nozīmē mūsdienās un kā mēs varam nodrošināt tradīcijas pastāvēšanu vai īstenībā arī kritiski analizēt, kuras tradīcijas mums ir jāpārinterpretē. Es novēlu jums visiem muzeologiem daudz izturības, veiksmes un, protams, līdzekļu, kas tuvākajos gados es bīstos varētu būt zināms izaicinājums, lai šo muzeoloģijas interpretāciju ieviestu praksē. Jā. Paldies tev par sarunu. Paldies tev par uzaicinājumu un par jautājumiem. Man prieks, ka tātad nevis 5,5, bet 6,5 cilvēkiem interesē jautājums par cenzūru. Paldies. Paldies.